tu esi viņu nopircis pa 20 vai 25 centīmes. Nu, aptuveni tāds cenas no 20 līdz 25 pa labu pienu. Tikai nesaka, ka jūs vēl sviest arī kuļi, tas nav normāli. Pagaid! Pagaid! Tu gribi, lai es viss Rīgas piena kombinātu noslēpums izstādu? Man nauda! Es zinu, ko jūs darat. Jūs kurinat vienkārši tos taukus. Bet tas tā. Ko mēs kurinam? Taukus. Piemēram. Tāpēc, ka nevienam Eiropā tauku nav vajadzīgi, Latvijā netik. Īstenībā Rīgas piena kombināts pelna, zinu kā, uz eksportu. Mūsu sviestu neviens pat redzēt. Bet īstenībā tie nav Latvijas uzņēmēji, tie ir Krievu uzņēmēji. Neviens no latviešiem vairāk Rīgas piena kombinātā nav. Nav lielākā daļā visos uzņēmumos. Nav vairāk ķēle vai salvītis vai kalvītis, palvītis. Es esmu tikai piensaimniekā bijis kombinātā. Tu dīrs nafigais. Nu, bļaļ, tu ar savu piensaimnieku var dīrsā ielīst, bļaļ. Nemocīs. Vismaz nav jābrauc meklēt, kur ir. Pipsi, kas tev tur ir ar to? Ja es nopērku govi, man dos kāds par naudu par pienu. Tu sapisīsies papīras kārtnē, kamēr tu vispār nopelnīs kaut ko. Tas ir nenopietni. Divas brūneļas. Lauksaimniekam ir dirsā galīgāk. Toču saku. 2 brūneļas, 2 meitenes. Aizmirst. Ja nav 5, nahu nevajag. Ir pats savu pienu un izdevīgāk. Nu, priekš tā, jā, savām vajadzībām un visu. Nekad neatmaksāsies par to? Nē, šito čakari, papīriem un visam. Pipsi, ko tu tur dari? Mēģinu noregulēt mikrofonu. Nu, es pateikšu no uzņēmēju viedokļi. Mums ir izdevīgi pārstrādāt. Pagais uzņēmējs. Bet tas, kas mūsu pēdējos 5 gados ir noticis, tas ir izsmieklis. Nu, bet to jau jūs tur Rīgā arī viss adresāt īstenībā. Kur 5? Kad nolaid visu pienu nozar pa dirs? Nu, bet... Kādos 5, bļet, tas ir 12, 13 Nu, bet pagaidi, iet pa kādām kvotām iet runa. Kvotām, bļet, vat jūs jau bez kvotām, nahu neko es nemāku tibiem. Nu, pagaidi. Tagad labi? Tā problēma sākās, es saprotu, ka tu neesi pie vainas viesas. Labi, pagaidi. Piensaimnieks vienkārši visu uzrauj šitādā štēlēm un iznīcināja pus Latvijas piensaimniecības. Ko tu tur ļerksti? Tu vari pastāstīt, lai es līdz galam pastāstu. Es pagaidīšu, jā. Tātad 2008. gadā mēs ražojām 500 tonnas dienā. Jēlo izstrādāju. Jēlo. Tas ir tas, kas paliek pāri no piena un tas, kas paliek pāri no sūkalām. Tad jau tev brūri bija tehnoloģija droši. Nē, savādāk tu tā nezinātu tik labi. Tas neskaitījās. Jau mums vēl viens Tagad mums kaut kādi smirdīgi leiši piedāvā. Fucking 20... Fucking 20 tonnas dienā. Fucking 20 tonnas dienā. Leiši piedāvā. Nu, kā tu domā, kāpēc tas tā un ir? iedomājies. Var kāds viņu izslēgt? Kombināts dara. Viņš saka ar labā... Vienkārši mūsu valdība idiotu strādā. Tur tā visu. Tur nav vainamās, tur ir seņaviņš, žuļik un bandīt. Ko tu gribi? Valdība jau nevalda uzņēmumu. Jā, protams, mēs dzirdējām. Jā, dzirdējām. Jau, karoči, mums ir vēl viens. 8. fināls ar poļiem. Menedžeri tā bija skaidri? Nu, es nezinu, es varu visu pastāstīt. Tev no večes var iet arī uz otro, jā. Kombinātais visu varu pastāstīt. Nē, šitais svarīgāk. Kuras?
Mēs varam paspēt arī uz otru teorētu. Jā, tie, kas nomirst, tie uzreiz iet uz otru. Nav cits serveris, cerams. Nē. Tādi labi. Taču mums vajag šitos paņemt vienkārši. Jo serveri pārslēgšanās un būtu prasa laiku. Parēķina laiku, cik mēs varam paspēt, cik ilgā Jums tur laikā. cilvēki pietiek? Bet tas nenozīmē, ka drīkst noliekt. Cik ilgā laikā? Šitie sitās, cik vajag. Nē, es saku, mēs pirmais, mēs pirmos Kāds asitam uz... noliešanās, savādāk mēs Tam dabūsim uz reāli 1.8 ikam iet, tajām tur. Kurš no abiem abām cīņām ir svarīgāks? Pirmais vai otrais? Šitā ir pusfināls. Skaidrs, jā. Uz Aislandi ikam iet. Labi. Nav. Uz Tīno mednieks var iet uz Aislandi. Jā, iet uz to otru. Es tur nelikšu 10. Tas ir toši. Nu, pofīgi kādu. Vienkārši jāiet. Ja kaut kādu mazo es tur ieskrēju. Pa būšiem, lai būtu. Kurš iet? Jā, lai tehnisko vismaz nedabūn, jā. Klanā 32 cilvēki ir, ja kas. Kāpēc nevar salasīties vienalga kādu tanku priekš kādu kaujas? Tieši tā. 32 iekšā ir. Kāpēc, ka ir lielākā daļa tāda, Pagai, Krievs, kāpēc tu neaizēji uz otro klanu nekad? Tāpēc, ka viņš ir pamats sastāvā, kāpēc? Man vienkārši interesē viņu viedoklis. Es jau aiziet, ja ne, nav problēma. User joined your channel. Es jau pagājušā kaujā arī nebiju iekšā. Tad. Es ļauju citiem spēlēt. Tā klanā ir 31 Lai un cilvēki arī paskaidīs 10. paspēlē, patrenējās. User joined your channel. Man nekas nav pretī pret tā. Ka, bļaļ, kā var ievadīt to, bļaļ, fucking par... Ej vies uz to otru plānu. 19, 20, 21, 22, Poļs jāšķiet tur jau. 3. Mums klanā ir 31 cilvēks un 23 desmitie. Tā, 32, nu labi, varbūt tas novecojās. Tiešām tik maz ir. 23 desmitie. Mums pietiek 15 pārējie 10 iet uz otru vienkārši kopā ar mazajiem. Pilnīgi pietiekoši. Tak, daudz ir. Nu kā to ir 8, tas vienalga, ko paņem. Nu jā, Ja tas tur ir 10, kas vēl 10, lai tad paņem vēl 10. izredz sevi, piemēram. User joined your Bet channel. vienkārši dabūniet, cik var komandu pilnu pēc iespējas un spēlēt. Un kāpēc nevajag cerēt, varbūt viņiem arī nebūs Nāk, tā. uz otru tūlu paskaitīsim, cik tas būs. Galvenais, mēs jau tagad divi esam iekšā. 8 tāpat var izdarīt kaut ko 10. 70 var tikt uz nākošo. 70 ir. Tas ir skaisti, nekāda problēma nebūs īpaši. 70 un pārējie visi ar maziem un visi normāli būs. Uz otru var iet, jā? Jā, Uz otru ejiet. jā. Pasauc visi, ka tur ir 7, 10 jābūt. Atdodiet poļiem. Mēs jau Nebūs, mēs vāciešiem tur divas tiksim sēž galā. 8 un es uzliku 5 gaidām, bet nu es varu nomainīt arī uz Tā beidz, ja mēs šito kāšam un tur vinnēm, mēs ejam User palikā tur. disconnected from your channel. Kādas problēmas nāk. Mums būs kaut kādas 5-6 minūtes laika, nu, tai kaujai. Lai pieslēgtos, paņemt tanku un aiziet kaujā. Nē, mēs drīzāk tagad neinvestēsim. 10 minūtes, Vienkārši un nākamo, ja viņiem izdosies noturēties kaut vai vinnēt. Te ir pusfināls, saprotiet paši, var būt un var nebūt. Nu, tas nozīmē 8-7 minūtes mums būs. Tur mēs vēl varam iet viņiem pēc tam palīdzēt. Ja viņš šito kauju izturēs, ejam uz Man turien. prasa privātu bankas internetu, Jā, viss Jēzus, Marija, ej tu dirst nāk. Uz nākošo, bet. Viesi nekad netais darījums pālī. Pats pēc tam no rīta nožēlos. Sultāna, ej uz Kā otru. kur ej? Es vienreiz nenožēloju. Nu, beidz, man liekas, ka nekas labs tur nevar būt. Pēc tam neatceries, ko es sastrādāju. internetu kazino vienreiz spēlēju, bet 3 sateksmes Puldīju uz otru. Pats pat neatceries, ka spēlēju tā. A, tu dabūji to naudu no viņiem pēc tam? Jā, es uzspēju izņemt naudu un mana kontā ieskaitījās pēc 10 dienām. Normāli. Tad tev nospiedēja reāli, bet nu, es nedomāju, ka tas ir Ne, normāli. pirmā reize esat pēc 10 dienām, pēc tam ir pēc 2-3 dienām. A, tieši ko tu spēlēji, kādu spēli? Eiro kazino roti.
Es arī uz ruleti spēlēju, es tālāk pa 80 poundiem netiku. Man uzreiz lēnām nogriež.